Čempionu rallijs. Tā jau 4. gadu ne bez iemesla godā Ralliju Talsi, kas ir arī Baltijas rallija čempionāta pirmais posms. Pati skaļākā lieta šogad mūsu rallijā ir VRC zvaigzne Mats Osbergs, kas ir liels darbs ieguldījis, lai mēs viņu šeit atvilktu uz Latviju. Un tas interesantākais fakts ir tāds, ka šis VRC braucējs savu šo pasaules čempionāta automašīnu noliks malā, iekāps latviešu būvētā N-grupas automašīnā un nostāsies uz strīpas ar visiem mūsu vietējā reģiona ātrākajiem braucējiem. Cīņa par ralliju uzvarētāju titulu gaidām ļoti spraiga, jo Latvijas braucēji nav gatavi piekāpties ārzemju zvaigznēm. Šogad ir visspēcīgākie čempioni, bet labā ziņa ir tāda, ka šajā čempionu vidū ir 2 mūsu puikas, Andris Neikšāns un Jānis Vorobjovs, viens kā Latvijas čempions, viens kā Igaunijas čempions, un viņi noteikti ir ļoti ātri, un es domāju, ka daudzi savus likumus likt uz viņiem. Pirmās dienas noslēgumā rallija fanu sagaida arī kāds īpašs koncerts. Būs diskotēka un, protams, grupa Pērkons. Par Pērkonu, manuprāt, nav jāsniedz daudz komentāru. Leģendāra grupa. Es domāju, ka jebkurš jauns, vecs, visi cilvēki var dungot līdzi šīs dziesmas. Pēc koncertam vēl ir diennakts, un Pērkona bundzinieks ir gatavs iemācīties vispār katliem arī pašiem rallistiem. Jo, rallistam un bundziniekam kopīga lieta. Kamēr instruments tiek sagatavots spēlēšanai, rallija braucējiem jau ir parādījies satraukums. Viņš ir ātri braucis, nezinu, bungas spēlēs, bet es pieļauju domu, ka Ikars labāk tiks galā nekā es. Pagaidām ļoti svešā valodā runā. Labi, pamēģini. Tā. Sajūta pedāļus, jā? 1, 2. Un 2 piesakreiz roku. 1, 2. 1, 2. Tas respektīvi būs abas rokas reizē. Pamēģini. Vai tu tik sarežģīti ir? Baigi sarežģīti īstenībā. Braukt ir vieglāk toči. Bundzinieks ir neatlaidīgs un gatavs izmantot dažādas paņēmienus, lai beigās sasniegt rezultātu. Šausmīgs trots. Kurš vēl ir pamēģinās? Nāc parād. Var aizsniegt pedāļus. Skolotājiem mainoties, rallija pamats ir jāapgūst grupas Pērkons bundziniekam. Krustā rokas neieram. Šeit un manā gadījumā krustām rokas nelaižam nekad. Visu laiku vienā vietiņā, lai tu zini, kā atrodas riteņi. Ikaram šī ir pirmā reize rallija automašīnā, tādēļ nākas klausīt savam skolotājam. Man vienīgā pieredze braukšanā ir ar otro formulu. Tas nav slikta pieredze. Dodam gāzi. Jau tagad? Jā, turam gāzi. Sabremzējam, atgriežam un iedodam gāzi. Braucam augšā. Yes! Protams, ka kārtīgs pasniedzējs saviem skolniekiem spēj rādīt arī labu piemēru. Pēc mācību stundām abi savas jomas lietpratēji nonākuši pie vienota secinājuma. Viņš labāk brauc ar mašīnu, nekā es spēlēju bungas. Tātad no tā izriet tas, ka katram jādara tas, ko viņš labāk prot, vai ne? Noteikti. Par apgūto abi ir apmierināti, un iespējams, ka šī nebija pēdējā reize, kad lietpratēji atradušies mainītās pozīcijās. Arturs Špaks, Ivo Veids, bez Tabū.